Tādā ziņā, tanī mirklī es spēlēju tādu ļauno policistu, kas nāca iekšā ražotnē un pie katras lietas, kas tur bija uz jautājuma zīmes, ja darbinieki spēja man pārliecināt, ka tam tur ir jāpaliek un kāpēc, un ka viņi to izmantos, tad tas tur arī palika. Un tas otrais, ko mēs ieguvām, ieviešot pavisam vienkārši, atceros kā šodien, ar uz pusi mazāk darbiniekiem mēs sasniedzām to pašu apgrozījumu. Un tajā birojā mēs bijām brīdī, kurā viņiem beidzās papīrs printerī, un tiklīdz kā tika izprintēta pēdējā lapa, burtiski sekundē pa durvīm nāca iekšā jaunā biroja papīra piegāde. Šodienas viešņa ir Nora Freimane. Nora ir ļoti jaudīgs cilvēks, un man ir liels prieks, ka es esmu notvērusi Noru pirms viņa atkal dodās kārtējā ārzemju ceļojumā. Nora ir uzņēmēja no Valmieras puses, ražo un uzstāda ļoti skaistas karkas mājas, kā arī Norai ir uzņēmums, kurš nodarbojas ar Lean un vadības konsultācijām. Nora arī pasniedz Lean un vadības konsultācijas dažādās Latvijas augstskolās. Nora pati ir tendēta uz mācīšanos un ir apguvusi zināšanas gan Lielbritānijā, gan ASV, un Lean ir apguvusi nekur citur kā Lean dzimtenē Japānā. Un vēl Noru raksturo tas, ka viņa ļoti patīk ceļot. Par to visu mēs šodien arī parunāsim. Sveika, Nora! Man liels prieks tevi satikt un redzēt šajā raidījumā. Sveika, Ilze, man prieks šeit būt. Es jau intro sadaļā par tevi daudz ko pastāstīju, to es lietas kursā visu akceptēju. Jā. Klau, bet man ļoti fascinē tas ieraksts tavā CV, ka tu izcēli ceļošanu. Ceļošana tev ir tikai hobijs vai tas ir kaut kā saistīts ar biznesu? Nē, tad ceļošana, jā, droši vien tādās kategorijās ir hobijs vairāk. Tiesa gan es jau to savu uzstādu kā pamatvajadzību, es bez tā vienkārši vairs nevaru iztikt. Kādu laiku, pirms vairākiem gadiem, bija tā, kad es vedu dažas grupas piedzīvojumu ceļojumos, bet tās parasti bija valsts, kurās es pati jau biju bijusi. Un atkal tas bija vairāk tāds hobija darbs, nevis bizness. Tā kā daži cilvēki man pazīst kā savu tūrgidu. Ok, Klau, bet cik tu valstīs tad esi bijusi? Kopā es bijusi 55, un šo novembri plānoju pievienot 58. Un kur tā būs? Kolumbija. Nav bail? Vēl nē. Un kura ir tā valsts, kuru tu īpaši vēlētos izcelt un iedvesmot klausītājus, skatītājus tur aizceļot? Šis ir ārkārtīgi grūts jautājums, jo man liekas, katram cilvēkam ir kaut kas cits, ko viņi grib redzēt, kaut kas cits, kas viņus interesē. Un tad pasaulē ir tik daudz valstu un tik daudz vietu un tik daudz lietu, ko redzēt, ka ir ārkārtīgi grūti izcelt kaut ko tādu, kur es teiktu visiem obligāti tur jābrauc, jo kādam tur visticamākais nepatiks. Bet tās, kas man pašai ir tādas visvairāk atmiņā palikušas, viena ir El Salvadoru, tur es esmu bijis 3 reizes, valsts, kas ir 1/3 no Latvijas, bet tur ir ārkārtīgi daudz, gan cilvēki, ēdienas, vēsture, dabā, viss. Urugvaja laikam ir vēl viena tāda, kas ir manā tādās atmiņās, tur es pirmoreiz dzīvē redzēju planktonu. Zini, kas ir planktons? Nē. Planktons ir tā, kad jūrā tumsā visu kustoties, viss tā kā tāds neona gaismiņas. Ok, es zināju, bet es domāju, tiešām tu to redzēji? Es tajā peldējos. Tā, ka tāda avatarā katra kustība ir kā tev pavada tāds neons. Un trešā laikam es teiktu Mjanma, kur šobrīd īsti aizbraukt nevar, jo tur ir visi civilie nemieri, bet viņiem ir tāda viena zona, kur ir Bagana saucās, kur ir tūkstošiem tempļu. Un tad saulēktā, tad tur vēl ceļās arī gaisa baloni augšā, ir vienkārši fantastiski skati. Visas eksotiskas vietas tur nosauc. Mēs vēl parunāsim par vienu valsti, kur tu esi ceļojis. Es speciāli nepieminēju. Bet kad mēs nonāksim līdz tai vietai, es gribētu parunāt arī par to, ka tu esi uzņēmēji. Vispār tu pēc būtības esi uzņēmēji, jo tikai uzņēmēji var paveikt tik daudz, cik tu paveic. Ko tu varētu pastāstīt par uzņēmumiem, ar ko tavi uzņēmumi nodarbojās? Droši vien sākšu ar to, ka vispār mans pirmais uzņēmums bija 11 gadu vecumā.
Un ko tu darīji? Ko es darīju? Lauku skolā, kurā es mācījos, mums blakus nebija veikala. Tajā laikā sāka parādīties lielās vairumtirdzniecības bāzes. Pierunāju tēti, vest mani uz turieni, aizdot sēklas naudu vai sākumotnējo investīciju. Taisīju sarakstu, pirku saldumus, skolā pārdevu, atdevu investīcijas un turpināju savu biznesa darbību mazumtirdzniecībā. Un ko tu izdarīji ar pirmo nopelnīto naudu? Ieguldīju atpakaļ, jo man jau vajadzēja tālāk. Klausies, bet tu esi, man liekas, pirmā, kur to saka, parasti saka, es nopirku to mantu, ko es vienmēr esmu gribējis. Man tas sekoja vēlāk, tā kā tālākā gaitā, bet tur man bija tiešām tā kā, es brīžiem pati domāju atpakaļ, kur man tajā vecumā vispār kaut kādas tādas domas bija, bet nē, es turpināju guldīt atpakaļ, lai būtu atkal ko pārdot, lai klāsts, sortiments paplašinātos un tam līdzīgi. Tad tu tiešām esi dzimusi uzņēmēji. Bet nē, es neesmu visu laiku bijis uzņēmēji, tā kā man ir gan liela daļa karjeras arī korporatīvajā vidē. Bet šobrīd, tad man ir vairāki uzņēmumi, no tiem tādi zināmākie, viens ir Karkasa māja, mēs ražojam un eksportējam arī, bet arī vietējam tirgumu, ražojam koku karkas mājas. Bet daudz stāvu arī? Gan par daudz stāvu arī tūlīt pastāstīšu. Karkas māja pārsvarā mēs visdažādākās ēkas, kādas vien vajag. Gan sabiedriskam sektoram, aprūpes nami tepat Latvijā ir, gan privāti mājas ļoti daudz. Arī, protams, daudz stāvu ēkas. Tam gan mēs izdalījām atsevišķi uzņēmumu, kurš tieši nodarbojās ar dzīvokļu māju būvniecību. No koka? No koka Karkasa, 3 stāvu ēkas, tādi 6 līdz 12 dzīvokļu nami. Pirmais tāds mums ir pie Valmieras ciematā Mūrmuiža. Tā kā Valmierā ir dzīvokļu pieejamības problēmas, tad ir iespēja dzīvot lauku vidē, bet ar pilsētas komfortu, ar 1 megabitu internetu, tā kā, un elpot svaigu gaisu. Un tad otrs uzņēmums, vai trešais, jau sanāk, tad ir Bizef, kas ir Lean konsultācijas, mācības. Tur, tā kā, ar šo es nodarbojos jau 10 gadus, uzņēmumam gan, man liekas, ir kādi 5. Un tad, šeit es esmu konsultējis, pat skaitīju vairāk kā 30 uzņēmumi, Baltija, Polija, Vācija, Nīderlandē, šobrīd arī Itālija. Tā kā, daudz dažādās nozarēs esošu uzņēmumu. Un tu teici trešais? Šis ir tas trešais. Tā kā viens ir Karkasa mājas, viens ir dzīvokļi. Okay, jā, sapratu. Klau, tā kā tu esi biznesa un arī Lean konsultants, kā tu Karkas mājas jūs rāžojat? Jā. Tātad, kā jūs savā ražošanā izmantojat Lean metodes un vai tev ir ar ko palapoties šajā jomā? Jā, ir. Pirms kādi vairāki gadi ir pagājuši. Mēs būtiski pārskatījām visu ražotnes izkārtojumu, kur materiāli ienāk, kā viņi tiek glabāti, kā viņi tālāk tiek sagatavoti ražošanai, ražošanas paši galdi, ražošanai, kā var pārvietot līdzi visus darba rīkus, kurus vajag. 5S ieviesām, iztīrījām visu no gadiem, jo uzņēmumam tūlīt nākamgad būs 20 gadi jau. Un tad izmēzām visu, kas bija laika gaitā sakrājies. Mēs pārsvarā strādājam nevis ar 8 sudumveidiem, bet 6. Tos arī darbinieki zina, regulāri, protams, atkārtojam, regulārējam cauri. Un es teiktu, tā veiksmes atslēga ir tas angliskais lead by example, kas nozīmē vadīt ar piemēru. Tu esi tas piemērs. Nē, un mans brālis, es esmu retāk salīdzinoši tur, jo manā atbildībā vairāk ir finanses un administrācija, bet brālis ir tas, kurš ir pārsvarā uz vietas un uz kura arī lielākā vadība tur gulstās, bet Lean mēs runājam vienā valodā, arī brālis ir bijis Japānā mācīties, līdz ar to tad darbinieki zina nekur nesprukt. Klau, tu stāstīji, ka jūs pārkārtojāt visu ražošanu. Jā. Tas nozīmē, ka jums jau bija ražošanas telpas iekārtotas ar iekārtām, un jūs tiešām arī pārbīdījāt iekārtas fiziski? Jā, pat ne tik daudz iekārtas, mēs ļoti daudz izmainījām, kā mēs uzglabājam materiālus un kā mēs tos pārvietojām. Iekārtas, mums būtiskākā iekārta ir zāģis, kurš ļoti precīzi piezāģē kokmateriālus.
to mēs īsti nebīdījām. Viņš jau bija ļoti labā lokācijā, un mēs vēl veicām pārmaiņas pie darba galdiem, kur darbinieki kopā tā kā skrūvē šos te karkasus. Un otrs jautājums, ka jūs daudz ko izmetāt ārā. Jā. Kā ir ar to? Es esmu šobrīd arī procesā dažos uzņēmumos, kur tad, kad es saku, ka kaut kas ir jāmet ārā, tas skatiens tiešām... Jā. Kā jūs pašiem arī bija viegli pieņemt to, ka varbūt noderēs kaut kāds materiāls, kā atgriezums, ja to var piestiķēt kādai palodzītei? Tāda mums ir ļoti arī standartizēti materiāli, ko mēs izmantojam. Protams, gadu laikā ir mainījušies, ar pieredzi ir mainījušies kaut kādi atlikumi, kas bija. Tādā ziņā, tanī mirklī es spēlēju tādu ļauno policistu, kas nāca iekšā ražotnē un pie katras lietas, kas tur bija uz jautājumu zīmes, ja darbinieki spēja man pārliecināt, ka tam tur ir jāpaliek un kāpēc, un ka viņi to izmantos, tad tas tur arī palika. Ja viņi nespēja, tad labākais veids vai izmest, pārstrādāt, pielietot kaut kur, ja mēs zinām, kur, ja nē, tad tiešām atbrīvoties. Un ieguvāt tieši, ko jūs ieguvāt no šīs izmešanas vietu? Mēs pirmkārt ieguvām, vieta varbūt mums pat nebija tik liela problēma, mēs ieguvām tīrību un kārtību, kas... attiecīgi pēc tam ir arī daudz efektīvāk strādāt, jo cilvēki kustās daudz brīvāk, nav lieka aizņemta telpa, nav, var pat teikt, īri enerģētiski nav aizņemtas tās telpas, un līdz ar to, darbinieki daudz vienkāršāk, daudz vieglāk, daudz raitāk, daudz ātrāk kustās. Vai ir vēl kāda līme metode 5S, vai ir vēl kāda līme metode, ko jūs esat ieviesuši? Mēs arī Kaizen, protams, izmantojam, kas, ja kāds redz, ka kaut ko var uzlabot, tad to var ieteikt. Vienu brīdi mums bija ārkārtīgi intensīva ražošana, mums bija liels projekts Zviedrijā, mums bija arī atsevišķo pat ražošanas vadītājs. Viņš ļoti daudz šajā palīdzēja un izteica dažādus ieteikumus. Un tad jāsaka, vairs netik ļoti, bet līdz pandēmijai mēs arī just-in-time izmantojām tā, ka ļoti, es teiktu, advancēti ar piegādi pa divām nedēļām, nedēļa atkarīgs no materiāla veida. Bet līdz pandēmijai, tāpēc, ka pēc pandēmijas sākās problēmas ar materiālu un tur jau var just-in-time nestrādāt. Sākās, ka sāka iet cenas augšā, līdz ar to, skaidrs biznesa lēmums ir tāds, mēs ieguldam visus brīvos līdzekļus, pērkam tos materiālus, kurus mums vajag par iespējams zemāku cenu tanī brīdī, vai vienkārši tie materiāli sāka tikt ierobežoti visam tirgum, līdz ar to, tad nodrošināt, ka mums vispār ir ko ražot, jo lielākiem ražotājiem pat tā jau kļuva par problēmu. Tādā ziņā, ar ko mums iet labi, ir tas, ka mēs esam ļoti mazs uzņēmums. Un līdz ar to šīs dažādās izmaiņas, dažādos izaicinājumos mums tādai mazai laiviņai vai mazai motorlaivai ļoti viegli un ātri iespējams mainīt kursu. Kur lielāki uzņēmumi, viņi tā kā tankeri iet, tad viņiem to kursu nomainīt ir daudz grūtāk. Jā. Klau, tu atkal pateici vēl vienu atslēgas vārdu, man radās vēl viens jautājums. Klau, tu pateici, jūs esat mazs uzņēmums. Bieži vien uzņēmums saka, vai tad mēs jau esam tik mazi, kāpēc mums vajag līnu? Tātad pasaki savu pieredzi, ko nozīmē, ka arī mazs uzņēmums strādā efektīvi, un varbūt tev ir kaut kādi rādītāji vai cipariski, naudiski salīdzinājums, kā bija tad, kad jūs to nedarījāt, un kas ir tas, kad jūs sākāt to darīt, kas notikās? Tātad numur 1 pilnīgi noteikti nav atkarīgs, kāda izmēra uzņēmums. Savā konsultāciju uzņēmumā es esmu viena pati lielākoties, arī man tur ir lean, bet es teiktu, neatkarīgi no tā, kāda izmēra uzņēmums, pilnīgi visi iegūst, ja izmanto lean. Jo tas, ko mēs iegūstam, ja mēs pat neiegūtu finansiāli, mēs iegūstam laiku, un laiks ir tā lieta, kas mums pilnīgi visiem ir limitēts, un mēs nezinām, kad viņš beigsies. Un pilnīgi visiem mums tās ir 24 stundas, un tie ir 7 dienas nedēļā. Ne vairāk, ne mazāk, tur nevienam nav nekādu priekšrocību. Tā kā tas ir numur 1, ko es teiktu. Un tas otrais, ko mēs ieguvām, ieviešot pavisam vienkārši, atceros, kā šodien ar uz pusi mazāk darbiniekiem mēs sasniedzām to pašu apgrozījumu. Un man liekas, tas jau vien pats par sevi rādītās. Protams, ar 5S mēs arī daudz ieguvām
uz izēju materiāliem, cik daudz mēs viņus turam krājumos. Arī tur, protams, atbrīvojas naudas līdzekļi un naudas plūsma uzlabojās. Tā kā tie iegūmi ir ļoti daudz. Podkāsta tapšanu atbalsta Moneo, uzņēmums, kurā es strādāju. Moneo ir Latvijā radīta uzņēmuma resursu pārvaldības ERP sistēma, kas ļauj iegūt patiesu un operatīvu informāciju par uzņēmumā notiekošo, vadīt ražošanas, tirzniecības un pakalpojumu sniegšanas procesus. Moneo ir efektīva ražošana, kārtība noliktavā un laimīgs grāmatvedis. Ticiet man, grāmatveži mūs mīl! Man bija tas gods. 1 gadu, manuprāt, mēs ar Noru abas bijām biznesa efektivitātes asociācijas valdē. Jā. Un katram valdē bija savi pienākumi, un Nora mums, es teiktu, bija ārlietu ministrs. Un es sapratu tos mērogus, kādos ir Norai paziņas pa visu pasauli. Nora pie mums veda un arī attālināti aicināja daudz un dažādus lektorus. Es atceros Honu, fotogrāfs. Iedomājieties fotogrāfs, kurš... Viņš man liekas, labi, viņam varbūt bija kāds darbinieks, bet viņš bija fotogrāfs, kurš brauc uz Japānu fotografēt šos Japānas uzņēmumus un iemācījās tur daudz efektivitātes lietas, un viņš mums stāstīja, kā viņš kā fotogrāfs ir savā ikdienā ieviesis līnu un cik daudz viņam tas ir devis. Tas man ļoti spilgti palicis atmiņā. Un, protams, Nora arī ir bijusi Japānā un vairākas reizes, manuprāt. Jā, 3. Jā, pagaidām. Tu brauci tieši līndēļ uz Japānu vai tu brauci ceļojumā un tad tu uzskrēji tur kādam efektīvam uzņēmumam virsū? Nē, tas stāsts bija tāds pirmo reizi, kad es braucu uz Japānu, es braucu līndēļ. Kā es tur nokļuvu, bija tā, ka es jau biju iepriekš apmācīta no beļģu konsultantiem līn. Man jau bija kaut kāda praktiskā pieredze šeit Latvijā. Bet man nepameta tā sajūta, ka kaut kas visu laiku buksē. Kaut kas līdz galam nav. Kaut kas nav. Un tad es domāju, nē, man vajag tikt pie pirmavotiem mācīties. Sāku googlēt, atrodu, rekur ir tāds uzņēmums, Shinga Management, rekur ir mācības ar Toyotas rūpnīcu vadītājiem. Tā man vajag uz tām mācībām. Un tad skatos, viņi arī Eiropā kaut kad viesojās. Es viņiem rakstu, kad jums Eiropā nākamās mācības, es ieradīšos. Viņi saka, Eiropā mēs braucam tikai tad, ja mūsu uzņēmums kāds aicina. Es tā, es tagad vieni pati sevi jūs pie sevis uzaicināšu, nereāli. Es saku, bet brauc pie mums uz Japānu, mums rekur ir tādas relatīvi īsas, bet ļoti intensīvas mācības. Mēs apmeklējam uzņēmumus, runājam ar vadību, mums ir tā kā telpā, mācību klasē, uzdevumi un tam līdzīgi. Un viņi uzraksta, kamēr mēs neapstiprinam, lūdzu nepērciet avio biļetes. Es domāju, tā, labi, es skatos avio biļetes, ja būs līdz 1000, es braucu. Skatos ar Finēru 500 eiro turp un atpakaļ. Es tā, nē. Kāds apstiprinājums, es pērku biļetes, ja nenotiks. Viņi man arī teica, ka viņiem nekad nav atcēlušās tās tūris. Līdz ar to es tā sapratu, varbūtība maza, es pērku biļetes, ja atcelsies, es vienkārši braukšu ceļojumā uz Japānu. Rezultātā nekas neatcēlās, tā mans pirmais brauciens bija ar pāris dienām vēl klāt, bet pārsvarā apgūt līnu. Tad, protams, man tur bija ļoti daudz momentu un salikās viss pa plauktiem tā, ka kopš tā laika man vairs nav sajūta, ka kaut kas kaut kur buksētu. Tā kā man ir viss ļoti skaidri. Un arī, kas ir tādā ziņā ļoti veiksmīgi, mums izveidojās labas tādas partnerattiecības, un pēc tam tajā pašā gadā un vēl nākamajā gadā es arī vienu no šiem Toyotas rūpnīcas vadītājiem kopā ar Shinga Management, protams, atvedu uz Latviju uz mācībām. Un kopš tā laika man arī joprojām brīvi, ja man kādi ir kaut kādi jautājumi, kur man liekas, es īsti nesaprotu vai kaut kas nav līdz galam, tad es varu vienkārši uzrakstīt, un mani senseji man ir pieejami. Tā kā tādā ziņā es jūtos ļoti aplaimota. Privileģēta tu esi. Jā, privileģēti, pareizais vārds, jā, privileģēti. Klau, bet tu teici, tas ir bijis kaut kāds moments, pastāst, kas ir tas moments, kad tu... Un bija. Jā, pirms tam man likās, kā parasti līna grāmatās, tur ir pilns ar metodēm, tātad, lai līnu ieviestu, viņas visas obligāti, visas ir jāievieš, citādi līna nedarbosies. Tāda bija man sākotnējā sajūta, arī no beļģu konsultantiem mums mācīja tās pārmaiņas tur nedēļām, mēnešiem ilgi un tam līdzīgi. Un tas mans, laikam, lielākais moments bija ieraudzīt, ka ne tā,
ja mēs paskatāmies, kā Japānas uzņēmumi izmanto līnu, tad droši vien tās līnu grāmatas būtu 5 lapas garas, nekas vairāk. Jo katrs no tiem uzņēmumiem ir vienkārši atradis, kas darbojās viņiem, un to arī izmanto. Un izmanto pēc iespējas izcili, tātad nepārtraukti pilnveidojās un tam līdzīgi. Un līdz ar to, tas bija tas aha moments, nav tāds pareizais vai nepareizais līna, ir varianti, ko var izmantot, pielaikot, un es bieži saku, tas ir tā kā mēs pielaikojam drēbes, pielaikojam kurpes, mēs nestaigājam visi melnās 43. izmēra kurpēs. Līdz ar to arī ar līnu metodoloģiju var skatīties uz to kādu drēbju vai kurpju plauktu, kur es izvēlos to, kas man strādā vai piestāv vislabāk. Tas būtu tāds viens būtiskākais. Izklausās, ka mēs esam tā kā bišķi pārspīlējam ar to visu. Viņi to ņem daudz vieglāk. Jā. Bet vienlaicīgi attiecās ļoti nopietni pret to visu, protams, jo kas viņiem ir, tas gan laikam tālāk jautājums, bet kas viņiem ir absolūti normāli, ka ir pārmaiņas, mums visi tur pārmaiņas, nē. Viņiem tā ir ikdiena, tas ir normāli, pārmaiņas būs, viņas nekad nebeigsies. Un otrs, kas viņiem ir absolūti normāli, ir nepārtraukti pilnveidoties. Tas nav tā, ka tas ir kaut kāds tāds projektu veidīgs, tagad mēs gadu nepārtraukti pilnveidosimies un tad turpināsim dzīvot pa veciem. Nē, tas ir, kā tu sāc, tā tas ir tāds nekad nebeidzams process. Klau, bet tu arī biji kaut kādos uzņēmumos uz vietas, ja? Kas ir tas, ko tu ieraudzīji un tev likās, wow, kā tā? Tas, kas man ir visspilgtāk palicis atmiņā, mēs bijām pie Isuzu uzņēmums, kurš ražo dažādas metāla pārstrādes lietas, un mēs bijām pie viņiem birojā, pirms mēs gājām uz ražošanu, un tajā birojā mēs bijām brīdī, kurā viņiem beidzās papīrs printerī, un tiklīdz kā tika izprintēta pēdējā lapa, burtiski sekundē pa durvīm nāca iekšā jaunā biroja papīra piegāde. Jo tas bija nostrādājis viņu kanbans un viņu just in time. Bet tā nebija sakartība? Tā nebija sakartība. Un tas bija tā, ka tas man likās, kā, jo arī tajā birojā bija tā, ka viņiem tāfele ar daudz dažādiem uzdevumiem, tā kā uz magnētiskajām lentām sarakstīti, kas ir tādi vienkāršie biroja darbi un tā. Un viņi stāv pieejami visiem darbiniekiem, un jebkurā brīdī, ja es kādu uzdevumu izpildu, tad pieceļos, aizēju pie tāfeles, paņemu, apgriežu otrādāk, visi zina, ka tas darbs ir izdarīts. Tā kā tur bija ļoti daudz tādas lietas, it kā mazas, un kas vēl Japāņiem, man liekas, tā būtiskā atšķirība no mums, viņiem nav svarīgi, kā tas izskatās, viņiem ir svarīgi, ka tas veic funkciju. Un tāpēc daudzos no tiem uzņēmumiem, ko es redzēju, piemēram, atsvaram piepildītā plasmasas pudele ar smiltīm. Pie mums, kurš uzņēmums? Taču, pēc kā tas izskatīsies? Viņiem pilnīgi vienalga. Tas maksā maz un tas pilda funkciju. Un viss, 2 kritēriji. Jā, šo es īstenībā arī esmu izjutusi uz savas ādas, ka mēs vienreiz pat sastatnes, kaut gan mums bija sarkanas sastatnes, mums vajadzēja pārpirkt dzeltenas, jo zini, kas bija? Darbiniekiem bija dzelteni krekliņi. Ja? Un tur mēs iztērējām naudu tikai tāpēc, lai tas izskatītos skaisti. Man liekas, Japāņi padomā, ka mēs esam crazy. Jā, tieši tā. Klaut, turpinot šo tēmu par crazy, es atceros 2020. gadā, manuprāt, kad BA bija 10 gadi, pie mums attālināti bija ciemos tieši no Toyotas senseis, kā tu saki. Un mēs jau arī sagatavojuši bijām jautājumus, un viens no jautājumiem bija, ka Latvijā ir tā, ka vai vadītājs grib līnu un darbinieki negrib, vai darbinieki grib un vadītājs negrib, un ko tādā situācijā darīt. Un šim Japānas pārstāvim tika uzdots jautājums, un viņš vienreiz pārprasīja to jautājumu, otrais viņš teica, ka viņš to nevar atbildēt, jo Japānā tas nav iedomājams. Jā. Kas ir tās būtiskās kultūras atšķirības, ko tu pamanīji? Jo viss jau ir par domāšanu. Jā. Kāda tad ir viņiem šī lielākais gaps tajā domāšanā, un mums ir kaut kas savādāk? Viens, man liekas, tur var skatīties jau iet
bērndārzos skatīties. Bērni joprojām paši kārto savas telpas, paši izdala sev ēdienus, paši pēc tam arī traukus novāc. Tā kā lietas, ko pie mums neviens sen vairs nedara, varbūt mūsu bērnībā mēs kaut ko tādu darījām. Bet tātad viņi jau no bērna kājas radina viens, pie kaut kādā mērā, var teikt, pie darba, pie atbildības, pie kaut kādas arī kārtības un disciplīnas. Un tad ir tās kulturālās atšķirības, viņi ir ļoti uz komandu vērsti, ļoti uz tādu sabiedrību un kolektīvu vērsti. Nevienā no tiem uzņēmumiem nebija tā, ka kāds darbinieks individuāli saņems uzslavas, ka viņš vienīgais ir kaut ko fantastiski paveicis, jo viņi saprot, ka, lai pat tiešām veiktu kaut kādus uzlabojumus, tas ir komandas darbs. Un līdz ar to, ja ir uzslava ir komandai. Un tā ir tāda viena būtiska atšķirība pie mums un tur. Pie mums ir ļoti daudz individuālisms, kur es ierados, es zvaigzne, es izpildīju, es sasniedzu. Var arī bieži vien vadītājiem dzirdēt, viņu runās, kā es izdarīju. Reāli paskatoties tiešām tu, vai tomēr tas bija komandas darbs. Un tas viņiem ir, es nesaku, ka tas ir obligāti 100% labi, bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņiem tā strādā, kāpēc tas nav labi. Ja tu esi nedaudz atšķirīgs, tad tu tajā sabiedrībā neieraksties, tad tur ir jau cits bēdīgāki stāsti. Un tas otrs, ka viņi ir nepārtraukti pilnveidoties un tās lietas, ko jau es minēju, darīt ar pēc iespējas mazākām izmaksām. Jo tu mazākām izmaksām dari, jo tu vairāk pelni, jo tu vairāk vari attīstīties. Un tad, protams, vēl viens, par ko, man liekas, vispār kopumā citās pasaules daļās maz runā, ir tas Lean pamatprincips par cieņu pret cilvēkiem. Tas viņiem ir ārkārtīgi nozīmīgs, it īpaši tiešām tajos uzņēmumos, kur viņi Lean praktizē. Tad viņi ļoti skatās, lai tie cilvēki nebūtu pārslogoti. Tātad, lai tas iespējami būtu tā, ka tie cilvēki var spēt kvalitatīvu darbu veikt katru dienu tās stundas, kuras viņiem ir jāveic. Laikam pats pēdējais, kas mums ir tā atšķirība, ir tas domāšanas ilgtermiņā vai īstermiņā. Tad, kad es tur uzdevu jautājumus vadītājiem, piemēram, cik jums ātri izdevās ieviest to vai to uzlabojumu. Viņi man tur tā, man tas bija diezgan ātri, 4 gados, un mēs tā, ko lūdzu? Šeit mūsu pasaules pusē, tā kā vadītājs pusgadā, es sasniedzu rezultātu. Next. Tagad nākamais. Jā. Viņiem 4-7 gadi, tas ir ātri, jo, lūk, viņiem tas uzņēmums ir bijis pirms viņiem, tas uzņēmums būs pēc viņiem. Viņi tur arī strādā savus 40 vairāk gadus tajā uzņēmumā. Līdz ar to, ja tu paskaties 4 gadi, 40 gadu griezumā, tas nekas nav, jā, parīt. Jā. Tā. Tāpēc tā arī ir tāda būtiska atšķirība, kur es domāju, kaut kādā mērā mēs iegūtu, ja mēs domātu vairāk ilgtermiņā. Un vēl viena lieta, kas man liekas, un tas varbūt mans priekšstats par Japānu ir, ka tur tiešām, ja mēs esam vienojušies, tad mēs esam vienojušies. Jā. Tur nav tā, ka mēs vienojamies, bet kāds var nenolikt vietā. Disciplīna ir atslēga vārds. Jā. Mums tādā ziņā nav tādas disciplīnas, jo, nekas jau tur tāds nebūs. Es nezinu, kā tevā pieredzē, bet man, piemēram, bieži ir uzņēmumos diskusijas par to, kas tās 2 minūtes ir. Jā, vai ne? Ko man dod tās 2 minūtes ietaupīt? Nē, ko dod, ja tu viņus ietaupi katru dienu, tā kā tās jau ir 10 minūtes nedēļā, un ja tu viņus ietaupi tās visas 52 nedēļas gadā, labi, tik daudz strādājam mazāk un tā, tur var veikt kalkulācijas, bet mēs runājam par stundām. Un tad jau mēs runājam par slodzēm, ja tie ir vairāki darbinieki. Plašāku atpazīstamību, man liekas, Nora, tu ieguvi tad, kad tu viesojies Jāņa Dambura raidījumā, kas notiek Latvijā. Un tur bija runa toreiz par to, ka valsts pārvaldē, bet tajos augstajos plauktos vēlējās palielināt algas, un tu pat biji savākus iniciatīvu pret šo algu palielināšanu un nokļuvi tagad arī šajos starmeša gaismā. Tiem, kuri nezin, es parādīsim tagad fragmentu no raidījuma, ar kuru tiešām Nora kļuva ļoti slavena. Kāpēc jūs nepiekrītat
tam, kas ir uz ekrāna, ko šorīt pateica premjers, vai tam, ko saka finanšu ministrs? Es droši vien sākšu ar to sadaļu, kurā es piekrītu. Tas ir tas, ka valsts pārvaldē algu reformai ir jābūt. Tas, kur es nepiekrītu, ar ko šī reforma tiek sākta. Kāpēc algas ir jāceļ tur, kur nav vispār nekādu problēmu piesaistīt speciālistus? Par ministriem plēšās. Valsts prezidentam reitings zemākais vēsturē, alga būs lielākā valsts prezidenta vēsturē. Tas būtu kā uzņēmumā atrast sliktāko darbinieku un viņam iedot labāko algu. Saeimas deputātiem, viņiem algas bija iesaldētas. Tur es vēl piekrist, ka vajadzētu pārskatīt. Jautājums atkal par procentu, ne jau par 34%. Tikko ir sākuši strādāt. Kur ir rezultāti? Kur tev bija drosme? Godīgi, nezinu. Es atceros, ka es izlasīju to ziņu kādā no portāliem ziņu, ka viņi plāno palielināt sev algas no 35, manuprāt, līdz 70%. Pie tā fakta, ka pat tikai jauna Saeima ir sākusi strādāt, kas nozīmē, tā kā tu ierodies jaunā darba vietā, tev vienkārši palielina algu. Tev nekas nav jāsasniedz, tev palielina algu. Paralēli vēl bija tā, ka bija tas ārkārtīgi augstais inflācijas līmenis, 20%, un vēl bija arī tas, ka visos rādītājos, man rokās nonāca viens pētījums, kur pilnīgi visos rādītājos mēs, tie, kas bija tajā pētījumā, mēs ne tikai atpaliekam no Igaunijas, ko mēs esam ieraduši, bet jau mēs atpaliekam no Lietuvas. Un tad man tā pirmā sajūta bija tāda, es biju tik nikna, es biju gatava zīmēt plakātu pirmoreiz dzīvē un iet pie Saeimas un piketēt, un es to paužu savai ģimenei, un man māsa saka, bet ar to plakātu tu neko nepanāksi, taisi to mana balss iniciatīva. Es, labi, es varu taisīt, es saprotu saturu, bet man nepadodās rakstīt. Līdz ar to arī tā iniciatīva, tur pieteicējs ir viens, tātad es biju pieteicējs, tas saturiskā sadaļa mana, bet rakstīšana tur man ir māsa, kura to visu skaisti un veiksmīgi dara. Tā kā tas bija tāds kopdarbs. Un tad kopumā savācās pāri ap 20,000 parakstu, un tā iniciatīva nokļuva Saeimā. Jā, bet, Klau, mēs visi esam nikni. Iekšēji mēs visi esam nikni un skaļi virtuvēs un draugu pulkā, bet, māsa bija tas dzinos, kas tev pamudināja, tad raksti to iniciatīvu. Tātad viņi iedeva ideju, ka to vajag darīt. Tālāk jau tur tas viss organiski notika, jo tas bija veids, kā tiešām kaut ko darīt, nevis vienkārši virtuvē bubināt. Un tas, ko es nezināju, tad, kad to iniciatīvu iesniedzu, es nebiju līdz galam apskatījusies, izlasījusi, jo man nebija arī tāda baigā ticība, ka paraksti savāksies vai kaut kā tāds. Likās 10,000, likās ļoti daudz. Un tad man arī nebija nekādu tur finansējuma aizmugurē vai kaut kādu ārkārtīgāko kontaktu vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā vienkārši parasts Latvijas iedzīvotājs izdomāja iesniegt. Un tad tikai tad, kad savācās tie paraksti, es sapratu, man būs jāiet uz Saeimu aizstāvēt tā ideja. Un tad mirklī es sāku saprast skaidrs, šis pievērsīs ļoti lielu televīzijas uzmanību un tam līdzīgi. Bet kopumā ņemot, es domāju, tā ir laikam kaut kāda arī tāda rakstura īpašība jau no bērnības. Es nespēju noskatīties uz lietām, kas, manuprāt, nav taisnīgas. Un, es nestāvēšu malā, ja es kaut ko tādu redzu, pat ja tas varbūt absolūti tik tieši tikai mani vienu pašu neietekmē. Ļoti drosmīgi. Un labi, tu aizgāji uz Saeimu, tad tu nonāci raidījumā. Vai tas ir kaut kā vēl izvērties tālāk, vai tu tur bišķi biji tajā visā, virtuvē iekšā, un tagad tu esi prom no tā visa tālu? Jā, lielā mērā bija vēl viens pēc tam mēģinājums uztaisīt otru iniciatīvu, lai panāktu, ka viņi tomēr samazina algas, jo viņi, protams, tos 20,000 parakstu noignorēja, vienalga savas algas pacēla, katru gadu savus plus 10% vēl pie tām paceltajām klāt dabūn. Tagad arī savas algas neaiztiks, bet mazinās visiem pārējiem. Bet kopumā, kopš tā laika, es neesmu nedz politiskās partijās, arī neesmu plānojis viņās iesaistīties, tie, kas piedāvājumi bija, es viņus visus noraidīju. Neredzu veidu tādā, kā tas šobrīd eksistē, ka tur viens būtu kaut kāds karotājs un savukārt vairākiem būtu karotājiem.
arī ir ļoti grūti pret to ārkārtīgi milzīgo birokrātijas sistēmu, kas pie mums eksistē. Klau, bet tu neesi vienīgā, kas par šo runā. Nesen bija arī podkāstā Virziens, ko vada Armāns Broks. Ciemos pie viņa bija Ērnests Gulbis, un arī viņš izteica savu versiju, savu viedokli, gan par valsts pārvaldi kopumā, gan arī tur arī laikam par algām bija, bet tur bija stāsts par to, kā samazināt vispār to strādājošo skaitu un ko ar tiem strādājošiem valsts pārvaldē darīt. Noklausīsimies šo fragmentu, un tad tu vari pateikt savu viedokli, ko tu par to domā. Labi. Tā lielākā Latvijas problēma šobrīd ir neefektīva valsts pārvaldes sistēma. Un man liekas, ka pēdējos 11 gados Latvijā mēs esam apauguši ar daudz ko nevajadzīgu. Mēs esam tā kā aptaukojušies. Un man liekas, ka vienīgā izeja ir domāt virzienā, kā maksimāli nogriezt visu lieko, palikt tieviem, uzsēsties uz diētas, ja, un tad vispār tālāk tad risināt tās citas problēmas. Un tavs vēlētājs ir ierēdnis, kas ir vairāk 100 000 iedzīvotāji. Nu, tā kā tavs vēlētājs. Un tad vēl visiem šiem ierēģiem vēl ir ģimenes locekļi, tēva mātes, var sakot, gandrīz vairāk nekā pusi Latvijas ir tavs vēlētājs. Un tad tu ej un saki, ka tu griezīsi viņus nost. Un tu saproti, kas notiks ar taviem reitingiem, kas notiks tavu partiju. Un man liekas, ka, ja tu, teiksim, uzsāks šos te procesus, nu, tad ir ļoti daudz dažādu instrumentu, kā to varētu darīt. Ja kā tu varētu no šī valsts pārvaldes, no ierēdniecības šos te cilvēkus pievilināt, nevis pievilināt, bet lai viņi pāriet uz privāto sektoru. Jo tāpēc, ka tas pienesums cilvēkam, kurš ir saņēmis valsts, kurš strādā valsts apmaksātā darbā, tas pienesums ekonomikai, ja viņš pāriet uz privāto sektoru, tā kā, var pareizināt pat ar 2. Nosacīt, valsts viņam nemaksā algu, viņš saņem algu citur, maksā nodokļus, tā kā, tas pat ir tā kā lielāks pienesums nekā vienkārši bezdarbnieks, kurš iet strādāt privātajā sektorā. Kāds tev būtu komentārs par šo Ernesta izteikumu? Jā, sākšu ar to, ka es absolūti piekrītu praktiski jebkuram vārdam, ko viņš minēja. Tas, kas ir skaidrs, birokrātija gan valstī, gan pašvaldībā, vai to cilvēku skaits, kas ir valsts pašvaldībās strādājošie, saistītos uzņēmumos strādājošie, jo tie arī nav nekādi privātie uzņēmumi. Visās iestādēs, institūcijās, jebkur, kur ir valsts finansējums vai valsts pamatkapitāls, tātad ir ārkārtīgi daudz cilvēki, kas strādā šajās visās organizācijās. Un kopumā tie, kas ir reālie nodokļu pelnītāji vai primārie nodokļu pelnītāji, nevis kas saņem algas jau no samaksātiem nodokļiem, tad vēlreiz samaksā nodokļus, ir ārkārtīgi maz. Un, ja skaita, man liekas, nav īsti tāda statistika veikta, bet, es nezinu, varbūt pat 1/3 savāktos, un ja mēs vēl pieskaitam klāt visus, kuriem ir ģimenes locekļi, kas strādā šajās valsts vai pašvaldību iestādēs, viņi arī nebūs priecīgi, ka tagad visus atlaidīs, vai ne? Bet jā, tas, kas man liekas, tas lielākais izaicinājums ir tāds, ka noteikti ir daļa no šiem darbiniekiem, kuri nebūtu spējīgi strādāt privātā biznesā, ne tādā intensitātē, ne tādām zināšanām, ne tādā, atdevē, ka tie būtu gadiem ilgi, ļoti konkrēti cilvēku pārorientēšanas programmas, uzdevumi, kas būtu jāveic, lai to varētu īstenot. Bet kas ir vairāk kā skaidrs, un tur es absolūti piekrītu Ernestam, valsts pārvalde ir un pašvaldību pārvaldē jākļūt krietni liesākai. Līna. Jā, Līna, tieši tā. Bet labi, viens ir tas, ka tur ir par daudz to cilvēku, un viņi varētu strādāt daudz mazākā skaitā. Bet kā tev liekas, kas ir vēl kaut kādas lietas, par ko valsts pārvalde varētu domāt no efektivitātes viedokļa? Labi, ja tev būtu vara un iespējas, kas ir tās 3 lietas, ar ko tu sāktu valsts pārvaldē? Pirms es tev uz to atbildēšu, tev pastāstīšu pavisam tādu reālu dzīves situāciju. Es dzīvoju Valmieras novadā. Jā.
Un es esmu vairāk kārtīgi Valmieras novada pašvaldības vadībai piedāvājusi sabiedriskā kārtā, bez maksas, ar savu pieredzi iet un palīdzēt uzlabot procesus. Kaut kādu noteiktu laika posmu, es to varu atļauties, vienkārši iet, lai es redzētu, ka nodokļi tiek izmantot efektīvāki. Kā tu domā? Vai es esmu tur bijusi? Nu, nē, bet kāda ir atbilde? Kāds ir iemesls? Nav atbildes. Otrs ir tas, ka es arī esmu piedāvājusi, tu zini, man plašo ārvalstu tīklu, sakarus. Es esmu piedāvājusi apmainīties ar pieredzi, ar līdzīga izmēra pašvaldību citā valstī, ko viņi dara ar līnu. Viņi tiešām ļoti daudz dara un procesus uzlabo un veiksmīgi darbojās. Kā tu domā, vai šī pieredzes apmaiņa ir notikusi? Nē. Jā, nu lūk, un tad par tām 3 lietām, ko vajadzētu darīt, viens, tā tad tiešām, pirmām kārtām es pieļauju, ka tur ir virkni likumi, kas ir jāmaina. Tas pats tur ierēdniecības likums, kur sanāk, tur nevar to ierēdni atlaist, viņi var tikai rotēt, kas man liekas, tu tur tiec iekšā, un tad tu tur sapūst līdz beigām dzīves, bet viss nodrošināts. Tu vari ļoti daudz valsts naudas iztērēt, bet tevī no valsts kancelējas vadītāja pārliks par nodaļas saimnieciskās vadītāja, kur loģika tieši nekāda. Plus ne īstais cilvēks, kas tiek pakārts tajā situācijā. Otrs ir procesi, automatizācija, vienkāršošana. Latvijā ļoti daudz, man liekas, to arī varbūt Ernests arī savā intervijā teica, ka ļoti daudz, vai kaut kur citur dzirdēja, ka ļoti daudz tiek radīti likumi ar domu, ka tie cilvēki pārkāps. Un tad mēs vēl tur riņķī apkārt buferzonu, kāds izdomās pārkāpt, kā rezultātā lielākā daļa, kuri nemaz negribētu pārkāpt, ir vienkārši tik nenormāli noslogoti, pildot visu to, ka pārkāps. Kas arī ir ārkārtīgi liels laika patēriņš arī tiem, kas ir privātajā biznesā. Un visbeidzot, es teiktu, ka saprast, kas ir tās mūsu valsts priekšrocības. Mēs neesam liela valsts, mēs esam ļoti maza, mums nav derīgo izraktaņu, mums nav nekā tāda ārkārtīgi nozīmīga resursos. Mums ir lokācija. Mums ir cilvēki, mums varētu būt izcila izglītība, ļoti daudz, kur arī ir, bet varētu būt vēl vairāk. Varētu vairāk likt iekšā tehniskajā zināšanās, varētu likt vairāk iekšā valodās, jo mums ir teritorija, tātad šeit var fantastiski datu centri ražošanas, ļoti daudz dažādas jomas attīstīt. Un mūsu lokācija, ne mums viesuļvētras, ne mums vulkāni, ne mums zemestrīces, ne mums plūdi tādi, kas ir, ko saprotam tiešām ar plūdiem, ārkārtīgi liela mēroga, neaizsalstoša jūra, tā kā viss tādā ziņā ir. Bet nes kāpēc, mēs neejam ne diplomātijas virzienā, ne kaut kādā sadarbības virzienā. Mūsu lokācija ir tāda, kur mēs gan uz austrumiem, gan uz rietumiem, uz dienvidiem, uz ziemeļiem, mēs visur varam startēt, un mēs varam atbalsta centrus vispasaulē taisīt, jo valodas mums ir 3,8 bija laikam vidēji uz cilvēku. Tās būtu tās lietas, kur man liekas, šī valsts varētu iegūt to, kas šobrīd nav. Un tur droši vien arī tad vajadzētu visus to cilvēkus, kas šobrīd strādā valsts un pašvaldības sektorā. Un tā vietā, lai atkārtoti saņemtu algas jau no nomaksātiem nodokļiem un maksātu nodokļus, būtu pie primārajiem nodokļu maksātājiem. Jā, Klau, es šo tēmu laikam negribu turpināt, jo viņa ir pārāk sāpīga. Un mēs varam aiziet pavisam ļoti lielā ziepēs ar šo sarunu. Tāpēc nākamais jautājums ir par to, ko tu tagad, Nora, dari. Viens, es šobrīd studēju Īrijā. Kura izglītība? 2. maģistra grāds tas man būs. Maģistra grāds Lean Enterprise Excellence, tātad par Lean tēmu. Jau es esmu tajā sadaļā, kur man ir jāsāk rakstīt maģistra darbs, tā kā tuvojos noslēgumam. Un otrs, konsultēju šobrīd un pārskatāmā periodā, tā kā uz ilgāku laiku došos darbos ārpus Latvijas. Bet par ko tu drīkst, to tu arī pastāstīt varētu. Es saprotu, maģistra darbam tev ir ļoti interesanta tēma. Es to tēmu neatkārtošu, labāk pasaki pati.
Jā, tad tēma man ir kā lean metodoloģiju nodot nākamajai paudzei, kas ienāk darba tirgū, tātad Z paudzei, un tad tāds angliskais lean Gen Z, man tāds saīsinājums. Bet jā, kopumā ņemot tas, ko es pētu jau un pētīšu arī vēl tālāk, kādā veidā lean metodoloģija un tieši strukturēta problēmu risināšana, nepārtraukta pilnveidošanās, protams, arī visi zudumu identificēšana, kā to ir iespējams nodot nākamai paudzei, kā viņi to uztver un kā viņi to spēj pielietot darba vidē. Kāpēc tu izvēlējies šādu tēmu? Tu redzi, ka tā varētu būt problēma, kura jau būtu jāsāk risināt? Jā, jo tā kā Z paudze jau ienāk tirgu, tātad par Z paudzi mēs saprotam no tā kā informācijas vai teiksim, no akadēmiskiem rakstiem 97. līdz 2012. gads, tātad 97, 99, 2000, 2001, 2 jau ir darba tirgu, tad var teikt puse no paudzes jau ir darba tirgu. Pasaulē ļoti daudz, kur ir arī dažādas tādas negatīvas atsauksmes, kad no katriem 10 pieņemtiem 6 atlaiž, piemēram. Ja? Kāpēc? Jo tāpēc, ka tur kaut kas, tur kam vajag baristu, kam tur vēl kaut kas, tā tad neiet kaut kas krastā. Tad es vienkārši domāju par to, ka efektivitātes tēma nekur nepazudīs. Lean kā metodoloģija ir vairāk kā 80 gadi. Ražošanā vispār zelta standarts, tur nekā cita labāka nav. Tad līdz ar to ir jāspēj, būs jāturpina ražot, visu nedarīs roboti, būs jāturpina sniegt pakalpojumus arī efektīvi. Tad es domāju, potenciāli tas, ko es gribu saprast, vai darba devējiem ir par ko satraukties, tātad vai tur vajag kaut kādas pielāgošanas, kā šo metodoloģiju nodot, vai varbūt nav nemaz tik traki, ka viņi kopumā vienlīdz labi to pieņem, varbūt pat labāk kaut kādā mērā. Tāds pamudinājums bija tajā, kad es sāku skatīties un sapratu, pētījumi ir par pašu paudzi, par Z paudzi. Ir, protams, virkne pētījumu par lean rīkiem, par problēmu risināšanu, par visu. Ir, protams, pētījumi par to, kā mācīt veiksmīgāk un tam līdzīgi, bet nav šī te vienojošā, kas to visu apvienot kopā, kā tad to lean mācīt Z paudzē. Un līdz ar to es kaut kādā mērā ceru varbūt arī uz kaut ko tādu, kas var palīdzēt ne tikai, jo pētījums notiek Latvijā, bet ka tas rezultāts var palīdzēt ne tikai šeit, bet arī ārpus Latvijas citām valstīm, citiem uzņēmumiem. Jā, labi, varbūt Latvijai pa mazu, nav pa mazu, lai veiktu pētījumu? Nē, jo katram pētījumam ir kaut kādi limitējošie faktori, tā kā tas ir tāds sākotnējs, joprojām tikai maģistra darba līmenī. Līdz ar to, protams, tā kā visi šie limitējošie faktori tiks arī uzskaitīti, un tad, ja varbūt, es ceru aizvien tālāk. Es arī esmu kontaktā ar vienu portugāļu pētnieci, viņa jau ir doktora grāda līmenī šobrīd. Viņa arī pēta Z paudzi, bet vairāk no motivācijas skata punktu, un tad ar viņu mēs regulāri komunicējam, ko viņa ir izpētījusi, un viņa ļoti gaida manu pētījumu rezultātu. Un tad, es ceru, ka kaut kādā veidā tas varētu, es neplānoju nodarboties ar pētījumiem turpmāk savā dzīvē, bet es ceru, ka tas varētu būt vai tāds pamudinājums, vai tāds sākums to pētīt plašāk un vairāk. Klau, tu minēji, tātad tavas darba tas uzdevums ir saprast, vai darba devējiem ir jāuztraucas vai nav. Kā tad ir? Vēl jau nav, es vēl tik tālu neesmu tikusi. Es knapi sāku pētīt, man ir notikušas pirmās mācības Z paudzes tiem, kas jau ir darba tirgu. Tad nākamā pētījuma daļa būs Z paudzei, kas tuvojās darba tirgu, un tad tur ir gan kvalitatīvā, gan kvantitatīvā, un tā kā līdz tiem secinājumiem, tad par tiem mēs varināsim nākamgad vasarā. Labi, bet ir jau kaut kas, ko tu esi novērojis? Ko es novēroju, kas man likās ārkārtīgi interesanti. Mēs mācījāmies arī 5S, un es izmantoju kā spēles elementus. Viena lieta, ko es vedu atpakaļ no saviem ceļojumiem, dažādas monētas, mazās papīra naudas, jebkas tāds, kas kopumā nav vērtīgs vairs, bet kā tāds suvenīrs. Kā man ir vesels maiss ar monētām un papīra naudiņām, un tad šo es dažkārt izmantoju 5S spēles apguvēju.
Tas 5S ir par darba vietas organizēšanu. Jā, tieši tā. Un pirmais solis 5S ir atbrīvoties no tā, ko mēs vispār nelietojam. Un tad es izbēru viņiem šīs te monētas, papīra naudu, un uzdevums bija vienkārši pateikt, kura nomināla monētas ir visvairāk un cik ir katra nomināla monētas. Un es nekad savā pieredzē nebiju redzējis burtiski šādu, absolūti tur milisekundēs reakciju. Viens no dalībniekiem paskatījās uz jautājumiem, paskatījās uz čupu, atbrīvojamies no papīra naudas. Nekad savā pieredzē ļoti daudz 5S spēles spēlējis, ne tikai vienmēr ar šo komplektu, un tas bija tāds, kur man likās, tas ir kaut kas, man pilnīgi, ka es gribu zināt vairāk. Un otrs, kas man liekas, ko arī akadēmiskā literatūra saka, ka Z paudzei ir viņi ir daudz spējīgāki problēmas risināt. Viņi ir patstāvīgāki kaut kādā mērā. Šis arī ir tas, ko es tad gribu saprast, kā tas notiek. Tad jau izklausās īstenībā cerīgi, vismaz par tiem pāris piemēriem, ko tu teici, un iespējams, ka saklausot to, ko tu saki, ka tā jaunā paudze varētu būt daudz aktīvāka uz ierosinājumiem, Noteikti. Jo viņi nebūs tie, kas samierināsies. Man Noteikti. Tur ir krēsls ar 3 kājām, palikšu pagali un sēdēšu. Jā, tas man izskatās tā ļoti augstu varbūtību, ka tieši tā tas arī būs. Bet, es saku, es esmu knapi pētījuma sākumā, tā kā man tur vēl ir ceļš, ko iet, un tad, kad būs, tad es noteikti padalīšos. Jā, paldies, Nora. Tas izklausās ļoti labi un tiešām gaidīsim šos pētījuma rezultātus. Viens no pēdējiem jautājumiem, vai tu lasi grāmatiņas? Dažkārt lasu, man vairāk patīk klausīties, gan, protams, podkastus, gan dažkārt arī kaut ko no grāmatām lasu, bet dažkārt izlasu arī pa grāmatām. Es pati tādā sautīgā nolūkā, man arī gribās pašai jau likt to sarakstiņu, kas būtu jāizlasa. Jā. Ko tu ieteikti? No jebkādas tēmas, tam nav jābūt līnam. Nē, bet man ir divas. Viena būs par Lean, kas man tiešām grāmata ārkārtīgi patīk. Viņa saucās The Birth of Lean. Tās ir principā sarunas ar Taiichi Ohno, kas ir tātad metodoloģijas savā ziņā autors, un Eiji Toyoda, kas ir viens no Toyotas ģimenes dalībniekiem. Un tā grāmata man kaut kā atkal salika pa plauktiņiem. Liekas, ka tā metodoloģija visa dzima vienā dienā, un viss viņiem uzreiz bija skaidrs. Tā kā tur tajās sarunās ļoti daudz atklājās, cik tur ir bijis tie trial un errors, mēģinājumi un kļūdas un atkārtotas. Kā tad ir metodes, ko mēs tur tā vienkārši ņemam no plaukta un izmantojam, bet viņiem tie bija tur ar 7-10 gadi, kamēr viņi viņus izslīpēja. Tas tā kā uzreiz citu vērtību tā metodēm iedod. Un otra grāmata, kas vispār ar Lean nesaistīta, ir angļu psihoterapeits, kurš strādājis ir gan ar atlētiem, gan vienkārši par tādu kopējo smadzeņu darbību un kā justies labi un kādā veidā būt labākajām savām versijām un kā sasniegt iespējami daudz ar to limitēto laiku, kas mums ir. Viņam ir 4 grāmatas, bet tā, kas man patīk visvairāk, ir A Path Through the Jungle. Un viņš izmantojot ar pērtiķīšiem, visādiem tādām interesantām lietām, izskaidro to, kā strādā smadzenes un kā var mainīt paradumus, kā var mainīt uzskatus, kā var mainīt visu, ar ko mēs paši sevi ierobežojam. Un ka patiesībā tās smadzenes ir nebeidzams resursu avots. Ļoti interesanti. Klau, paldies, Nora. Lūdzu. Šodien es tiešām uzzināju daudz jauna, interesanta. Un es ticu, ka tev būtu vēl un vēl ko stāstīt par katru tēmu, ko mēs runājām. Novēlu tev pirmkārt to izdošanos ar maģistra darbu. Paldies. Tur arī izklausās, ka tur vispār problēmu nebūs. Redzēsim. Un lai arī kur tavi ceļi novestu, ja? Kaut kur tev ir tagad jauns ceļš, lai tev tur veicās, lai tu vari pierādīt labākos rezultātus. Paldies, Ilze. Paldies.
Tas tad šodienai arī viss, un paldies tiešām Norai par šiem interesantajiem stāstiem. Es ceru, ka jūs arī ieguvāt kādu jaunu atziņu vai iedvesmojoties no Noras stāstītā. Ja jums interesē šī tēma, tad piesakojiet YouTube, Apple Podcast un Spotify kanālos. Tiekamies nākamajos raidījumos, un ja jums ir padziļināta interese par šo, jūs droši varat man rakstīt ilze.cerevko@gmail.com, un mēs sazināsimies. Visu labu!